Sveiki! Šodien runāsim ar Kasparu no Atklāj sevi. Tad Kaspar, pastāsti nedaudz par sevi. Sveiks! Jā, organizējam nometnes, pārgājiens, komandas saldēšanas pasākums. Visiem, gan pieaugušiem, gan jauniešiem, īpaši patīk strādāt ar jauniešiem. Jo grūtāks jaunietis, jo labāk. Jā, tad ejam uz sarunu. Ejam uz sarunu, protams. Jā, tad sākam ar pirmo tēmu. Kā vispār nonāca līdz nometnēm? Es esmu automobīļu treneris un trenēju bērnus, jauniešus jau gandrīz no tā brīža, kad sāk pats trenēties, jo vislabākos rezultātus tu vari iegūt tad, kad tu pats kādam to māci, ko tu mācies. Tad tu esi spiests mācīties visdziļāk. Un 97. gadā man citi kolēģi no Lamieras Ušu kluba brauca uz Tūju, taisīt, organizēt nometni, jau tur vairākus gadus tā kā organizēja. Es nolēmu viņiem pievienoties ar savu grupu. Un tā bija pirmā 5 dienu nometnīte Tūjā, kur mēs pēc tam bijām ļoti daudz gadus. Tad 6. gadu mēs būsim citā vietā, bet tā principā līdz tam 19. gadam bijām Tūjā. Tur bija tāds Ušīs kalniņš iesaukts, un tā darbojāmies. Un, sākumā tās bija tīri sporta nometnes, 18 nometnes, 3 treniņu dienā, pārējā laikā darījām, ko tur gribējām vai ko piedāvājām paši. Un tad 2000. gadā es iesāku mācīties uz darbu ar izgrupas jauniešiem. Man pirmie skolotāji bija Valdis Vanaks un Nils Klints, kuri joprojām aktīvi darbojas, un es uzskatu, ka viņi pionieri, kas Latvijā uzsāka tieši profesionālu darbu ar izgrupas jauniešiem. Un man ļoti pavilka tas, kas tur bija. Kā šī psiholoģija, kas nāk līdzi, metodes. Un es tā sāku uzreiz jau ar to 2000. gadu ieviest arī savās nometnēs. Un tagad joprojām ir cīņas mākslas mazlietiņi. Ir no rīta iesildīšanās, tāda rīta rosmīta, un vakarā ir treniņš, kur kāds audzēknis var izvēlēties, kuru jomu darbojās. Vairāk, jau tur kaut kāds vairākas jomas piedāvājam. Tas galvenais, kas ir, tas ir citi rīki jau. Automcīņas ir viens no rīkiem, ko piedāvājam. Jo priekš manas paša automcīņas bija tas, kas mani tā kā uzcēla uz kājām, noturējis pozitīvā ceļa. Priekš manas cīņas mākslas ir vairāk kā dzīves māksla. Bet nometnēs, jā, ir cīņas mākslas mazlietiņi, tad ir lielāks darbs tiek likts cauri komandas saldēšanas uzdevumiem un domu apļiem. Komandas saldēšanas uzdevums katru dienu jauniešiem ir kaut kādi konkrēti uzdevumi komandā, kas viņiem jāpaveic, ko jātiek galā, ko mēs analizējam, izrunājam cauri, izjām visam tam ar katru dienu tā kā palielinot to atbildības pakāpi un to dziļumu uzdevumos. Un domu apļos savukārt mēs katru dienu pārnājam kaut kādu jauniešiem būtisku tēmu. Kā piemērs ir draudzība, mīlestība, attiecības ar vecākiem, skolas sarežģījumu risināšana, kā tik galā ar kaut kādiem izaicinājumiem. Un šos domu apļos vadītājs vada, bet diskutē paši jaunieši. Vadītāji. Un tie tiek 3 galvenie instrumenti, ar ko mēs strādājam. Protams, kopumā visa attieksme no trenera puses, jo tā nav vienkārši saturīga laika pavadīšanas nometne, viņa ir dziļu domu. Mēs pa lielam liekam jaunietim ieskatīties savā pasaulē iekšā, kas notiek manī, ko es daru, kā es reaģēju. Un tad ir tā, ka mēs sauc parasti to, kad pa iekšējās pasaules tā kā atvēršanu. Un tad tie cietākie rieksti bieži vien atverās tikai uz nedēļas beigām. Tieši tāpēc man nometni 10 diennakts, nevis tikai nedēļu. Jo man vajadzīgas vēl tās papildus 2-3 dienas, lai forši jau salāpītu jaunieti, sakārtot un palaistu labi jaunieti uz māju. Nometnes ir fantastiska vide, jo tur es laikas kopā ar viņiem. Manās nometnēs mēs dzīvojam teltīs. Šeit tā kā būs pa maiņām, jā, manās nometnēs mēs dzīvojam teltīs. It kā katram tā sava telpa, bet mēs esam visi vienoti diezgan.
dzīvojam pie dabas un viens par otru rūpējamies. Pēc iespējas pie dabas arī esam mēs. Mans nometnes notiek pie jūrmalām. Ir, protams, ir virtuvīte tā, lai var visu pagatavot ēst, lai viss būtu labi. Mēs arī paši gatavojam ēst. Mums nav ārpakalpojums, man ir pavārs ar palīgu. Un tad mēs gatavojam arī tik, cik vajag, vairāk kā vajag, lai paliek bišķiņ pār, lai visi ir pāēduši. Un mēs zinām, ko mēs pagatavojam. Tas ir ļoti būtiski. Jā, tad maksimāli esam pie dabas, lai būtu kopā ar dabu, jo cilvēks nāk no dabas, viņam ir jādraudzējas, mācāmies draudzēties ar dabu, uzvesties mežā, uzvesties jebkurā vietā pie dabas. Un tā apmēram īsumā pa nometnēm. Kad domā, kā cilvēka vide, standarts un attieksme ietekmē rezultātus? Tas, ko mēs vairāk darām, mēs strādājam tādā kompleksi pie cilvēka. Ja? Un tieši tā vide, kur mēs esam, gan mūsu attieksme, treneru attieksme piemērs, savstarpēji, kā mēs risinām arī kaut kādas sarežģījumus ar šiem piemēriem, mēs sasniedzam diezgan labus rezultātus. Ja? Tie, kas ir mūs pārbaudījuši, uzaicinājuši kaut kur, visi ir bieži vien pārsteigti par to, cik ātrā laikā mēs dabūjam tik labus rezultātus. Protams, atkarīgs viss no katra cilvēka, katra dalībnieka individuāli. Ir, kā pirms tam minēja, ir cietāki rieksti, kuriem grūtāk tikt klāt, ir, ja, kuri turās līdz pēdējiem, tā kā laužās, viņš būs tāds, kā viņš ir. Mēs, protams, arī mūsu varā nav iespēja mainīt cilvēku, ja viņš pats nevēlas. Mums pirmais ir jāmotivē viņu darīt kaut ko lietas labā, lai uzlabotu savu dzīvi, savu dzīves kvalitāti. Un tagad mēs esam panākuši to, ka viņš to vēlas, tad viss durvis ir atvērts, lai mēs varētu pēc iespējas palīdzēt cilvēkam atvērties. Jā, kur var vairāk par nometnēm palasīt? Notiek, ka mājaslapā atklāja domzīmes sevi.lv. Nometne saucās atklāja sevi, un tur arī var diezgan plaši uzzināt. Pamazām arī tiek papildināt mājaslapā informācija pieejamā ar esošiem pasākumiem, bijušiem pasākumiem. Mēs arī ikdienā organizējam pasākumus jauniešiem, daudz strādājam skolās, arī ar uzņēmumiem strādājam, ar jebkuru kolektīvu, ko tu man dosi, būs gatavs pielāgoties un strādāt pie vajadzīgās tēmas. Jā, labi. Linku ieliksim aprakstā, tad to apskatiet. Iepriekš pieminēju par austrumcīņām. Gan jau, ka tev ir kaut kas vajag, par ko to visu pastāstīt. Jā, priekš manas cīņas mākslas ir daudz kas vairāk. Jo cīņas mākslas ļoti labi savienojama ar dzīves mākslu. Tas darbs ar sevi, fiziskā formā, garīgā formā, ļoti pamatīgi jādarbojas ar sevi. Un līdz to ir vērtīgi. Mēs to pašu cenšamies iedot arī nometnēs. Un, protams, mēs ne tikai cīņas mākslas, mēs daudz ko citu aktīvi darām. Tāds būtiskākā ziņa vecākiem un jauniešiem ir tāda, ka būtu svarīgi nodarbināt jaunieti jau no mazām dienām ar kaut ko bērnu, jau no bērnu kājas vajadzīgs ar kaut ko nodarboties, aizrauties, vienalga tas ir sports, hobijs, kaut kas, meklējiet, dariet kaut ko, jo runājot par izgrupas jauniešiem, manā lokā nonāk tie, kuriem nav savu hobiju, aizraušanās, kuri nav sākuši no mazām dienām kaut ko darīt, un viņus labprāt ņem pretī iela. Un tas, kas notiek uz ielas, ar visām narkotikām, alkoholiem, smēķēšanu, tā vide ir ļoti atbalstoša. Viņa tev palīdz, viņa atbalsta jebkurā jomā. Ja tev mājās ir grūtības, ielas tev atbalstīs. Tev skolā ir grūtības, ielas tev atbalstīs. Un tas ir ļoti augsts risks. Savukārt tie, kuriem ir kaut kāda nodarbošanās, viņi nenonāk uz ielas. Viņi darbojās, aizraujās ar savām lietām, un vairāk vai mazāk tā ir drošība līdz to. Ja, tāpēc sports, vienalga tās cīņas mākslas vai kaut kas cits, ir ļoti vērtīga lieta priekš tā, lai mēs nodarbošanās, ja priekš tā, lai mēs pasargātu savus bērnus. Pats cik ar sportu nodarbojies, kādi tie sporta veidi vai pēc tam līdzīgs? Jā, pamatskolas laikā trenējos modernajā piescīņā, un pēc tam bija burāšana un cīņas mākslas. Un tajā laikā, kad es ar cīņas mākslām sāku
darboties. Es gāju tā kā pa naža asmeni. Jā, bija ļoti liels risks iekrist tajā tumšajā pusē. Teiksim. Man patika melot, to kaut kādas lietas darīt. Savukārt šī cīņas mākslas filozofija izvilka mani. Jā, viņi noturēja man tā kā pozitīvā pusē. Tieši tāpēc es ļoti labi zinu, kā jaunieši domā, ko viņi domā. Un tad es varu iedot pēc iespējas vairāk pozitīvā viņiem, lai viņi nenonāktu tai tumšajā pusē. Jā, runājot bišķi par tādu garīgo, tāds interesants jautājums. Vai tic Dievam? Jā, es ticu Dievam. Tā kā es šo jautājumu uzdodu jauniešiem, tad daļa no viņiem atbild, jā, tur kaut kas ir, vai tas ir Dievs. Un tad es pasniedzu bišķi savādākā veidā. Vai es redzēju internetu? Jā, parasti jaunieši, cipariņi kaut kā, vai tu redzi viņu? Neredz. Tieši tāpat tas ir ar šo te salīdzinājumu ļoti labi strādā, jo iedomājies, ka zemeslode ir tīkls enerģētisks, līdzīgi kā internets, un mēs visi, kā jebkura dzīva būtne, saslēgt šajā sistēmā iekšā. Vienalga, tu tici tam vai netici tam, tu esi iekšā. Un jebkurš vārds, jebkurš darbs, jebkura doma ir enerģija. Un kādu enerģiju tu sūti šajā sistēmā, to tu saņem atpakaļ. Ko sēs to pļausi? Ja, tas nāk daudz vairāk iesēsi mazu sliktu sēkliņu, šajā sistēmā iekšā saņemsi negatīvu ražu atpakaļ. Šādi jaunieši saprot daudz labāk. Jā. Tas arī bija pēdējais temats. Paldies par sarunu. Tagad ir tas brīdis reklamai. Mēs esam pastāstīt, kas tagad šeit notiks pavasar par Staicels nometnēm un par savām nometnēm pastāstīt. Jā, nometnēs mēs katru gadu organizējam vienu savu nometni, 10 diennakšu nometnē, kas notiek Tūjas pusē pie jūras. Savukārt šogad pirmo reizi uzrīkosim nometni Staicelē, kur darīsim tās pašas lietas, ko mēs darām parasti savās nometnēs ar tādu dziļu vērtību. Un tā būs nedēļa gara, 7 dienas, tā kā es domāju, ka būs ļoti labi. Uz Staicels pirmo nometni aicināti visi dalībnieki, sākot no 9 gadu vecuma, kuri vēlās, no visas Latvijas, un skaita ierobežojums apmēram 50. Tā kā piesakies.